sporta apstākļos ir tā, ka cīņa notiek arī ringā. Kur interesanti. Tagad mums sanāk ir cīņa 31. Jā. Sandis Dagla. Viņš nesen piedalījās arī ar Dalga. Piedalījās arī kiklaida disciplīnā. Viņam tika izšķaidīts deguns. Viņš tur cīnījās līdz pēdējām. Ja es atceros, es gan nepierakstīju, kurš vinnēja. Bet, ja es pareizi atceros, tad viņš arī guva uzvaru. Un tagad viņš piedalās arī stiprajā, asajā kontaktā. Tā bija kā viens laikam, jā? Vai low kick? Low kick disciplīna. Un atkal no otrā stūra Māris Didžus. Māris Didžus, jā. Jā, viņš ir no kluba, te rakstīts KT. Man liekas, ka viņš ir Golden Glory sportists. Jā, manuprāt, viņš ir katrā gadījumā no Kurzemes. No Kurzemes? Nu, labi. Ja es nemaldos. Klubs rakstīts KT. Mums, diemžēl, nekādu precīzāku informāciju neviens nedeva. Tas ir kluba saīsinājums. Bet, jā, Didžusa cīņas esmu redzējis. Un ar Sandi es arī esmu pazīstams. Un abi šie sportisti ir visnotaļ tādi spēcīgi, neprognozējami un bīstami. Visnotaļ. Lai gan abi jaunieši svarā līdz 60 kg, bet ar laiku vēl uzbarosies, uzēdīsies, uzkačāsies. Un arī vieglajā svarā ir jābūt sportistiem, kas piedalīsies. Jā, nevar visi būt spēcīgi. Jābūt arī tieviem un kārniem sportistiem. Es zinu, ka daudziem boksā ir ļoti tipiski, kas grib piedalīties mazajās svara kategorijās, kur iet pirtīs ar jakām un taisa cīņas rēnām, lieto visādus preparātus, lai mestu no svara. UFC var arī pamanīt, ka tieši pēc sportists pēc vēršanās uzreiz padzerās. Tas nozīmē, ka viņš ir dabūjis ārā visu ūdeni no savu organu. Izšķurājis maksimumu. Tad mēs redzam, ka ir neliela auguma atšķirība starp sportistiem. Jā, Didžus ir drusciņ garāks. Didžus ir mazliet garāks, viņam arī ir jūtam garāks rokas, vai ne? Viņš arī dotie brīdī arī tā kā savējās distances mēģina cīnīties. Jā, lai gan Sandim diezgan labi šoreiz izdodas arī tā kā pielīst klāt. Jā, redzēt arī rezultatīvi, vai ne? Tik izdarīt labai citiens, trāpīgs. Tas ir no Sanda, lai gan viņš ir stipri vieglāks. Varēja pamācīties tagad Nikitu. Nikitu droši vien aizgāja svinēt jau uzvaru, bet viņš varēja paskatīties un pamācīties, kā var veikt. Jā, ļoti spēcīgi. Man žēl nabaga Sandi. Un trāpīja, izstāst, kad viss jo Mārtiņš ļoti noķēra īsto momentu, izdarīja pāris ļoti spēcīgus. 2-3 precīzi sitiens, jā. Viss trāpīja. Te nav runa, Šeit nav runa, jā. Ļoti smagi sitieni. Jā, redzēt, ka treneris ir sarūktināts, Oto tagad uztraucās, viņš jau domāja, Mārim Didžusam mēs viņu varam apsveikt. Jā, tas tiešām bija ļoti labi sevi parādīja. Noķēra īsto brīdi. Jā, uz treneru mēs varam redzēt, ka trenerim uz tiek rakstīts, tas ir Team Kuldīgi. Jā, bet tiešām viņš ir no Kuldīgas, kuldīdznieks un Kuldīdznieki, kā mēs zinām, ir ļoti tādi ar raksturu cīnītāji. Vai ne? Stāst vēl pa Kuldīgi. Kā mēs zinām, Ivars ir arī dzimis un audzis Kuldīgā. Jā, šeit mēs redzējām, kā tik trāpīts pēdējais sitiens, redzēt, šeit ir pirmais, otrais un trešais sitiens, jā, žoklī. Tur nebija vienkārši variants, jā. Jā, varētu pēc Sandi Sēs jau pateikt, ka viņš šobrīd mājās dzertēja. Jā. Varam apsveikt Māri Didžus. MMA klubs kā viens, jā. Kuldīgas pārstāvis, kā arī mēs zinām, komentētāja Ivara Tilgaļa, dzimtā vieta. Jā, no Kuldīgas vispār varam pieminēt, jāgadījumā Māris Didžus ir vēl sportists, kur piedalās MMA disciplīnā, vai ne, un arī ir tādi vērā ņemami. Tā kā piemēram, Zazuļas kungs. Jā. Andrejs Zazuļa, ir Igors Zabolotnijs, ir Valts. Jā, es gan visiem uzvārdus diemžēl neatceros, bet katrā gadījumā arī Kuldīgā notiek šāda veida sacensības, un vienmēr ir ko redzēt. Un tā kā
Jā, tas ir ļoti patīkami, kad